Čau visiem maniem superīgajiem, nu jau pāri par 100 sekotājiem. Liels prieks, ka mēs jau esam tik daudz. Ļoti patīkam, ka jūs skatāties mans video, komentējat un noteikti spiežat laiku. Tāpēc arī šobrīd mans lūgums ir nospiediet laiku, piesakojiet manam kanālam un laipni lūgt Mario Corner dārzā. Tātad šodien es gribu parunāt par to, kā izskatās man siltumnīcā. Diemžēl nekas baigi iepriecinošs, jo izskatās, ka ir iemitinājusies ūdenžurka. Jo šeit tādas ritīgi tādi viļņi uz augšu ir. Var redzēt, ka ir tādas ejas dažādas. Tāpēc šodien esmu izdarījis tā, ka divās mazajās plasmas lamatās ieliku ābolu un banānu. Un vienā lielā tādā dzelzenē arī ābolu ar banānu. Kāpēc ābolu un banānu? Tāpēc, ka es palasīju internetā, kā tām ūdenžurkām tas siers tā nevisai. Viņām tur punciņš sāp un vēl viskas, tāpēc viņas īpaši uz piena produktiem neiespringst. Tāpēc viņas dzīvo dārzā, nevis dzīvokļos, kur var nospert sieru, bet tieši dārzā, kur ir visādi dārzeņi, augļi, un viņas tās lietas viss arī ēd. Otra lieta, par ko šodien gribās parunāt, ir, kas man te dārzā ir izaudzis siltumnīcā. Ārā vēl joprojām ir augsts, ir 26. aprīlis. Šausmīgi. Šodien ir baigā vētra ārā, tas vēl tikai sīkums, vēlāk būs vispār bardeks. Plus vēl rītā ir paredzēts kūpināt vistu. Kā te dārzā būs baigi traki, jo soli baigo vētru. Labi, tas pa vētru, tas būtu sīkums. Kūpināšu es vienalga. Parādīšu, kā izskatās salāti. Pagājušā reizē tie vēl bija ļoti mazi, bet tagad jau, redziet, kušķīšos jau ir izauguši jau diezgan tādi normāli. Es baigi ceru, ka drīz arī varēs viņus ēst. Kas man negluži aug? Man negrib līst ārā tomāti. Un tomātu šķirni ir Tolstojs, bet tie ir hibrīdi. Viņi nav vēl izlīduši vispār no turienes. Ir izlīduši šķiršu tomāti, ko es veikalā nopirku. Red cherry saucās Valgoma, kaut kas tam līdzīgs. Nezinu, dīvaini, grūti pateikt. Daži tādi ir izlīduši. Un, protams, sīpoli. Paskatieties, kāda man sīpoli būs. Šos es pēc tam iestādīšu laukā. Sarkanie sīpoli būs vēl, un mans sīpoli miks, ko pagājušā gadā novācu sēklas. Paskat, kā izlīduši ārā. Man īstenībā nav ne jausmas. Jūs varbūt komentāros varat padalīties ar viedokli vai idejām. Kāpēc man visa zeme, ko es salieku podos, arī no veikala pirktā vai ko, paliek tāda zaļa? Man nav ne jausmas. Kas tas tāds ir, kaut kāda sūna metās vai kaut kas vēl virsū? Uzraksta komentārā, kā tev liekas, kāpēc tā ir. Bet tas galīgi neiespaido to, kā man aug tie dārzeņi un augļi, ko es visu laiku mēģinu izdzīt. Tālāk. Kukurūza. Kukurūzai man ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 izlīduši, 6 stādiņi maziņi. Un šie patisoni ir izdzīvojis tikai viens maziņš stādiņš, tā kā īpaši baigi forši nav. Un vēl kas ir baigi labi. Man no pagājušā gada novāktajām sēklām, kas ir White Beauty, Cereza un Black Ball, ir izlīduši pilnīgi visi. Es ceru, ka nebūs tā, ka viņi nosals, jo nākošā nedēļa it kā sola vēl pavisam augstu laiku, pat sniegu vēl sola. Aprīlis, johaidī. Nu, lūk, tas ir tāds. Un puķkāposti. Par puķkāpostiem vispār nav nejausmas. Viņi tā kā aug, stādiņi ir baigi smukie. Ir izlīduši ārā, izaugs vai neizaugs, nav nejausmas. Es nevienu gadu vēl neesmu izaudzējis nevienu puķkāpostu vai kaut kādu kāpostu. Vienmēr kaut kādu grauzē viņus apēd. Sīpoli. Nenormāli aug. Tas viss ir kārtībā, loki uz urā. Spināti tagad sāk līst ārā, ritīgi jau forši liels laps, tagad skābenēm jau tās arī būs baigi krūti. Un nākošais, ko es gribu izdarīt, ir, man jāiziet ārā, būs jāsavāc. Kā viņi atkal saucās, vienmēr aizmirst. Rabarberi. Tie, kas aug zem spaiņiem, jo spaiņi jau ir pacēlušies uz augšu, un tie rabarberi ir jāsāk vākt nost. Jo viņi apakšā jau būs diezgan lieli. Baigi lielie izauguši viņi nav. Tūlīt parādīšu. Tātad skatāmies, kas mums apakšā zem tiem podiem darās. Lieta ir tāda, ka izskatās, ka baigā vētra nāk virsū nenormāli. Pasies kāda liela johaidī. Baigi skaistie. Es šodien noteikti viņus nogriezīšu. O jā. Nav svarīgi, vai viņi ir lieli vai mazi. Es šodien noteikti ēdīšu rabarberus.
Jep. Tāda liela skaista resna kāta. Vajag labie. Ir starpības no starp tiem. Nu jā, viņiem vajag bišķiņ augstāk likt. Šie būs mazliet par zemu, jo viņi jau sāk tā kā lūst nost. Kāda liela. Tātad es viņus tūlītās arī nogriezīšu nost. Jāsavāc tos spaiņus. Kā tos rabarbers forši izraut ārā, man ir beigās aizdoms, ka viņi ir jārauj ārā vienkārši tā uz augšu, vai ne? Nu jā, savādāk jau nemaz nevar. Hop. Un šitos lielos arī. Es nezinu, es noraušu tagad viņas nost. Man liekas, ka ritīgi labi šādi rabarberi. Man vēl tur ir viens, kas ir zem spaiņa. Jāaiziet mudīgi pakaļ. Tūlīt aiziet pakaļ. Nu lūk, un pārējie, lai aug vēl. Jo izskatās, ka šeit būs diezgan daudz, un man liekas, ka tos rabarbers jo vairāk rauj, jo viņi labāk aug. Šausmīgs vējš ir ļoti nenormāls augstums. Visi jāmūk apakaļ siltumnīcā iekšā. Iemūk atpakaļ iekšā siltumnīcā. Tātad sagriez rabarbers. Nevis sagriez, bet viņas rauj. Rabarbers jau rauj, man liekas, ārā. Nu, tā vismaz smukāk sanāca. Kad es plēsu, tad viņi tādi, nu tā kā noplīsi, bet šajā gadījumā viņi tādi tūlītās nogriezīšu viņiem nost lapas. Es saprotu, ka viņi vēl ir mazi un ka īsti laiks vēl rabarberiem nav. Bet man tik ļoti gribās rabarbers. Un kā viņi smaržo. Ritīgi labais. Ka man neviens nespējas apturēt. Un es domāju, ka tie rabarberi, viņi taču tūlītās vēl izaugs. Cik tu viņiem te vajag. Tālūk. Vai kāds maziņš viens. Neko darīt. Nu lūk, rekur man rabarberi. Normāli forši rabarberi. Ko tur satraukties? Tā kā šodien ārā sākās diezgan liela vētra, un rītā viņi nemaz netaisās beigties, tāpēc tā vietā, lai šodien likt siltumnīcai pamatus, es izvēlējos iesēt tomātus podiņos, kurus uzlikšu uz palodas mājās, lai saulītē un siltumā lēnām sāk dīgt ārā. Jo tagad būtu pamatā pēdējais laiks priekš stādiem, jo nākošā mēneša, tas ir maija sākumā, ja es viņus sākšu sēt, būs diezgan pavēla raža, tāpēc gribēsies mazliet ātrāk. It kā jau maijā var taisīt visus tos stādiņus un vispārējos, bet ātrāk ir labāk. Nevar jau nociesties sabās zemē. Tāpēc šodien tāds plāns, ka aizlaiž mājās, iesēju tomātus, un viss liekamies mierā. Tāds šodien bija video. Pirmā rabarberu raža. Ķersim ūdeņžurku. Nākošajā sērijā noteikti pastāstīšu, kā man te izdevās noķērās vai nenoķērās. Un vai tām ūdeņžurkām tiešām garšo tie banānu un ābolu. To mēs vēl redzēsim. Tas šajā video pašlaik viss. Paldies, ka noskatījies līdz galam. Nospied laiku, piesako kanālam Laipni lūgts Mario Korneru dārzā. Čau!